pērn Latvijā reģistrēta aptuveni 52,000 noziedzīgu nodarījumu. To skaits ik gadu palielinās. Arī šogad, iestājoties astronomiskajam pavasarim, šajās dienās visā Latvijā strauji pieaudzis noziegumu, tostarp arī zādzību skaits. Pastāstiet par savu incidentu pirmdienas vakarā. Pirmdienas vakarā, darot ikdienas darbu ofisā, pie manis parasti nāk interesēties par valodām. 4:30 bija ieradies arī jauns cilvēks, interesējies par angļu valodas kursiem. Viņš sāk stāstīt, ka viņš ir mācījies vācu valodu, sāk interesēties, kādā līmenī angļu valoda viņam ir. Un tad pēkšņi tas jaunietis ieklapojās. Es ar savas labās sirds piedāvāju ūdeni. Kamēr es devos līdz rendena aparātam, viņš par to laiku paņēma manu telefonu. Bet, tad, kad es viņam noliku to ūdeni, viņš tā kā izgāja ārā, lai radītu man sajūtu, ka kāds viņu koridorā gaida. Un viņš bija pa trepēm prom jau aizskrējis. Tad es saģērbos, devos. Un tad, kad es griezos uz garām McDonaldam, uz Mērķa ielu, es redzēju, ka tur stāv sieviete tāda. Un iet garām viņai čalis, demonstratīvi atdot telefonu rokās. Un nākot tai sievietei tuvāk, es konstatēju, ka tas ir mans telefons. Viņa demonstratīvi izvilka viņu no vāciņa. Tad, kad es nācu pie tās sievites, viņa man uzreiz uzdeva jautājumu, vai es gribu nopirkt. Es viņai uzreiz prasīju nevis nopirkt, bet atdot manu telefonu. Viņa tā kā apjuka, tā kā tur ir tā pietura autobusu, viņa gribēja autobusā iekāpt arī. Tā kā aizpūra, bet viņai tas neizdevās, jo viņa tā kā atgrūda. Es viņai iebāzu roku kabatā un vilku savu telefonu. Un ātrā tempā devos uz savu ofisu, jo es domāju, ka viņa man skries pakaļ. Protams, tajā brīdī arī atbrauc pašvaldības policija, bet mēs viņu tā kā izbraucām to pašvaldības policiju riņķi apkārt, protams, tie zagļi jau bija tālumā. Saprotams, ka Ilzas gadījums ir neticami veiksmīgs un atšķirs no citu zādzību cietušo atgadījumiem. Taču aizvadītajās dienās ir notikuši vairāki noziegumi. Kā no tiem izvairīties un kādi ir eksperti ieteikumi, ja nākas saskarties ar laupīšanas mēģinājumu? Pats pirmais aizsardzības līdzekļi, tie ir speclīdzekļi. Speclīdzekļi tas ir gāzes baloniņš, gāzes pistole, tas ir viens elektrošoks varētu būt. Un jebkurā gadījumā cilvēks var izmantot jebkurus līdzekļus, kas viņam pie rokas. Tas ir lietusargs, soma, mape, jebkurā gadījumā mobilo telefonu viņš var izmantot, tāpat arī atslēgu kušķi viņš var izmantot. Kurš jūsuprāt ir efektīvākais no pašaizsardzības līdzekļiem, ko var nopirkt veikalā? Jebkurā gadījumā, kad vajag izmantot pašu lētāko, tas ir viens, jo jebkurā gadījumā, jebkuru speclīdzekļi vajag atjaunot, tas ir viens, jo viņam arī derīguma termiņš ir, tas arī 2 ir. Piparu gāze visefektīvākā, jo tomēr uz viņu arī iedarbojas, Tad, kad uzbruk cilvēks alkoholreibumā, narkotisko vielu, tad vismaz viņi iedarbojas, un tāpat arī uzbruk sunis, vai dzīvnieks, tad var izmantot, bet asaru gāze nav tik efektīva, jebkurā gadījumā. Kādos gadījumos der asaru gāze? Vienkāršam cilvēkam, tas, kas nelieto alkoholu, nav sadzēries, uz vienkārši cilvēku viņa strādā, jebkurā gadījumā, Bet tāpat arī tās asaru gāzes un piparu gāzes, tur dažādas modifikācijas ir, jebkurā gadījumā. Jums jāgriežas uz ieroču veikaliem, tur, kur viņus tirgo un tur konsultēties, un tad daudz pastāstīs, un jūs varēsiet izvēlēties, ar kādiem cilvēkiem jūs vairāk saskaraties. Ja jūs ejat uz diskotēkām, tur ir vairāk ieraibuši cilvēki, jebkurā gadījumā piparu gāze jāpērk. Ja jūs grozaties starp parastiem cilvēkiem, var izmantot asaru gāzi. Bet ļoti svarīgi izmantot attiecīgā momentā un tā, lai tā asaru gāze netiktu izmantot pret jums.